Labdien! Šodien esam Slampē, Sijā Kalnāja laukā, kur ir Linas Agro izmēģinājumi. Šodien apskatīsim rapsi. Šobrīd, atrodoties rapšu laukā, mēs redzam labi attīstījušies rapsi, kurš ir sasniedzis jau 5-6 lapu stadiju. Laukā jau ir apkarotas nezāles, tā kā tas šogad jau ir izdarīts, bet nekad nedrīkstam aizmirst arī par gramnicīdu izmantošanas. Mēs labi zinām, ka viendīgi lapi mēdz nākt vairākos viļņos, un pat bieži vien vēlā rudenī vai agrā pavasarī viņas ir nepieciešams arī vēl vienreiz izmantot un ierobežot viendīgi lapus. Par regulātoriem. Tieši tāpatās kā herbicīdi, šajā laukā viņi jau ir sen kā lietoti. Pie šīs stadijas jau jāskatās, vai nav nepieciešams jau papildus regulēšana. Laukos, kur attīstības stadija nav tik liela, būtu nepieciešams izmantot maigākus regulātorus, kas vairāk būtu ar fungicīdu īpašību. Šajā laukā mēs varam redzēt ne tikai labi attīstījušos rapsi, bet arī insektu bojājums. Un tāpēc ir svarīgi jau rudenī veiksmīgi ierobežot arī insektus, pievienojot kādu no insekticīdiem. Un, protams, ir svarīgi neaizmirst arī par mikroelementiem, lai rapsis veiksmīgi pārziemotu. Kā pamatvērtība bors, mangāns, kas nepieciešama labai veiksmīgai pārziemošanai. Bet ne visi lauki Latvijā ar rapsi ir tik veiksmīgi attīstījušies, kā mēs redzam šajā laukā, tāpēc ir nepieciešams arī veicināt un stimulēt šo rapšu straujāku attīstību, lai viņi spēj uzkrāt šos cukurus un veiksmīgi pārziemot. Un tāpēc mēs varam izmantot dažādus ar NPK saturošus mikroelementus, kas veicinātu šo rapšu labāku, ātrāku attīstīšanos, vai pat nepieciešams arī ir biostimulanti ar dažādiem cukuriem tajos sastāvā, lai veiksmīgi raps attīstītos. Mikroelementu lietošana rapšu laukā, manuprāt, ir pēdējais veicamais darbs rapšos, un lai tie veiksmīgi pārziemotu. Pēc šī darba veikšanas ceram uz veiksmīgu ziemu un tiekamies pavasarī.